Mājvārds manas sētas lepnums. Pūras pagastā netrūks sētu, kur māju ceļgalā izvietotas mājvārda norādes. Krieviņu mājas mēs esam nopirkuši, ienākuši šajās mājās dzīvot. Pērkot arī izskanēja tāds jautājums, vai tad nemainīs nosaukumu. Es teicu, nē, nosaukumu es nemainīšu. Viņas bija pirms manis un viņas būs pēc manis tās mājas ar krieviņu vārdu. Un tas ir zināms un vairāk mūs nezina kā ozoliņas, vairāk mūs zina kā krieviņas. Krieviņu vārdu nes arī Ozoliņu ģimenes zemnieku saimniecība. Mēs esam lauksaimnieki un arī redzot riņķi apkārt, kāda mums te tā ainava ir, viņi ir stipri kalnēni. Sākotnēji ar graudiem neko tādu nodarboties nevarēja, tā kā sākām mēs ar piensaimniecību, ar piena govīm, var teikt, no pirmās dienas. Un tad arī pamazām attīstījušies esam un sākuši esam slaugt govis ar rokām, mācoties, kā pilsētnieks mācījos slaugt un iemācījos, un pēc tam iemācīju arī sievu slaugt govis, un pēc tam slaucām ar parastiem kannu aparātiem, un tad paplašinājām šo nelielo kūtiņu, piepildījām to, un tad palika par šauru, tad nopirkām no mājas attālāk kūti vienu, un pirms 3 gadiem uzsākām projektēšanas un finansējumu piesaisti jaunas kūtas būvniecībai, un 2013. gada decembrī mēs ar jaunu kūtu nodevām, un 21. janvārī sākām govis slaukt jaunā kūtī ar robotu slaukšanu, brīvās slaukšanas sistēmu. Govis kūtī brīvi nepiesiet, uzturās, viņas ēd no barības galdiem, dzer no dzirdnēm un brīvi tiek pie slaukšanās iet, jo viņas neiet dēļ piena atdeves slaukties, bet viņas iet dēļ tā, ka tajā slaukšanas robotā viņai ir spēkbarība iekšā. Un tas viņu pamudina tur iet, un tas slaukšanas robots savienots ar datorsistēmu, un datorsistēma viņam izrēķina, cik reizes kurai govī jāslaucās pa dienu, vai 4 reizes, vai 3, vai 2, vai 1 reizi. Atkarībā no laktācijas fāzes, cik viņam ilgi tur ir kopš atslaukšanās brīža dod pienu, cik viņa ir ražīga, un pēc tā arī viņai aprēķina spēkbarības daudzumu, ko viņa saņem robotā, un tāda tā sistēma darbojās.